Tā, labi. Tātad sāksim ar developeru izvēlni. Tātad viņai jābūt aktīvai. Un mēs strādāsim ar šo te rīk joslu insert. 2 bloki, form controls un ActiveX controls. Mēs paskatīsimies kaut ko no katras. Pēc būtības viņi ir vienādi, jūs redzat, ka pogas ir tās pašas, bet form controls ir domāts vienkāršam lietotājiem, jo viss, ko tās māk darīt, jau ir uzrakstīts, jūs varat tikai lietot. Bet jūs nevarat neko pilnveidot, jūs nevarat izmainīt fontu, krāsu un tā tālāk. Jūs lietojat. ActiveX controls ir otrādi, pilnīgi otrādi. Brīvi, ko gribam, to daram. Varam mainīt krāsas, varam mainīt fontus, varam mainīt uzvedību un tā tālāk. Vienīgā atšķirība, ka šeit visu vajadzēs vai nu programmēt, vai nu daļēji kaut ko rakstīt ar rokām. Tad nav tā, ka mēs vienkārši spaidam podziņus, kā šeit, un viņa saprot, ko darīt. Ja? Tad te būs mazliet jāprogrammē. Bet pašā sākumā tas nebūs pārāk sarežģīti. Tā, ok, ar ko sāksim? Sāksim ar to, kad izveidosim tabuliņu ar sākuma datiem. Šādi, lai būtu ar ko strādāt. Ok. Sāksim ar visbiežāk lietojamo variantu combo boxu. Šādi. Ļoti vienkārša lietiņa, nospiežam, viņš parādās šeit. Ja? Ļoti tā, nav nekas sarežģīts. Tātad, ja mēs lietojam ar jums form controls, tad mēs paturam prātā, kā vienmēr formatēt šo te objektu var ar labo peles taustiņu. Spiežam virsū ar labo peles taustiņu, izvēlamies formāt control, un lūk, šeit ir viss, ko jūs varat darīt ar šo objektu. Tas ir viss, kas ir iespējams. Kas mums interesē? Mums interesē izvēlne control, jo šeit mēs varam pateikt, no kurienes paņemt datus, un kur attēlot vēlāk rezultātu. Tātad, paskatāmies, input range, pilnīgi normāli skaidrs, kas tas ir. Ievadas apgabalu, tad mēs izvēlamies apgabalu ar maniem sākuma vērtībām. Okay? Skatāmies, kas sanāk. Tagad šeit viss ir iekšā, viss darbojās. Labais tonis likt tukšo šūnu sākumā, ja, jo varētu gadīties, ka forma ir tukša. Ja jūs to nedarīsiet, tad vienmēr šeit kaut kas būs iekšā rakstīts. Kaut kas no tā. Tas nav labi, neskatās skaisti, tāpēc tukšo šūņu vienmēr paredzam un vienmēr sākumā. Tā ir, pēc tam būs vienkāršāk kontrolēt darbības. Pirmā šūna ir tukšums, tālāk ir vērtības. Jā, lūk, tad kā parādīt šajā objektā vērtības mēs sapratām. Kā uzzināt, ko esmu izvēlējies? Tad kā to varu uzzināt? Turpat pie form controls ir cell link. Un cell link vienmēr nozīmēs šūnu, kurā tiks izvadīts rezultāts. Tas vienmēr tā ir. Ja, jebkurā no pogām, ko mēs apskatīsim, cell link vienmēr nozīmē šūna, kurā mēs redzēsim rezultātu. Un paskatāmies, kā tas izskatās. Lūk, viņš parāda nevis vērtību, ko es izvēlos, bet viņš parāda kārtas numuru. Kurš pēc kārtas tas ir no tās tabulas. Ja tad izvēlos B, viņš man pasaka, ka tas ir trešā vērtība. Tad to dara form controls. Viņas vienmēr izvada šo te kārtas numuru. Nevis vērtību, ko esmu izvēlējies, bet gan kārtas numuru. Kā mēs to varam lietot? Tā, Jānis, Baiba, Anna un mans mīļākais Vasja. Tātad, pieņemsim, ka es gribu izveidot interaktīvu tekstu. Man patīk, un es izvēlos, kas man patīk. Ja? Es izvēlos, kas man patīk, un šeit parādās tā vērtība. Tad, ja es paņemu Annu, tad man patīk Anna, ja es izvēlos Vasu, man patīk Vasa. Ja, tad šeit ir jāparādās šajā šūniņā, ir jāparādās šim te vārdiem. Kā to var izdarīt? 2 varianti. Variants, kuru visi zina, saucās VLOOKUP. Ja mēs zinām šo te kārtas numuriņu, tad ko mēs izdarām šeit blakus? Mēs izveidojam koloniņu ar kārtas numuriem un lietojot VLOOKUP, mēs pasakam, tātad paņem atlasīto vērtību, atrod viņu šajā tabulā, atgriež man otro kolonu, false. Ja? Pie false nepieturēsimies, cerams, ka visi zina, kas tas ir. Lūk, un sanāk, man patīk Vaisa. Ja es paņemu Jāni,
man patīk Jānis, ja es paņemu Baibu, man patīk Baiba. Ja? Tad tālāk darbojas ļoti vienkārši. Tā mēs varam savienot rezultātu no šī loga ar tabulu un izveidot beigās kaut ko. Konkrēti šajā uzdevumā, kur man ir tikai viena kolona, var lietot vēl vienu interesantu funkciju, saucās indeks. Tur nav jātaisa papildu kolonas, jo ko dara indeks? Es funkcijai indeks parādu vienīgi tabulu ar datiem, tas ir viss, un otra lieta, ko es parādu, kuru rindu no šīs tabulas es gribu parādīt. Tātad vienkārši šo skaitlīt. Lūk tā, tikai divi rādītāji, tad tabula un kuru skaitlīt. Un strādā tāpat, viņš no šīs tabuliņas dabūs tikai trešo ierakstu un viss būs labi. Lūk, tā tas darbojas. Ja? Tātad indeks un vēl lookup. Indeks ir labs, ja jums vajag izvēlēties tikai no vienas kolonas. Vēl lookups ir labs, ja jums ir lielāka tabula, kur ir vairāk kolonu un jums vajag dabūt no visām vērtības. Jo tad vēl lookup ir vienkārši pārveidojama, katru reizi mainam šo te numuriņu un būs katreiz jauns. Ja jūs lietojat indeksu, tad katru reizi vajadzēs jaunu apgabalu iezīmēt. Tā kā lūk tā. Lūk tā tas darbojās. Ja mēs paskatīsimies ActiveX controls, tur arī ir tāda pati combo box iespēja, un ja es viņu uzzīmēšu, tad viņi izskatīsies sākumā tāpat. Gandrīz tāpat. Problēma ir tāda, ka tur pie form controls nekā nebūs. Te būs vispārēji kaut kādas darbības, bet neko saistītu ar apgabaliem te nevarēs izdarīt. Jo, kā es jau teicu, šī lietiņa viņu jau ir jāprogrammē. Ja jūs gribat kaut ko šeit ievadīt, tad jūs izmantosiet šo te iespēju, properties. Citu neizmantosiet. Jums vajadzēs caur šajien kaut ko darīt. Tad skatāmies, šo lietiņu varbūt esat redzējuši, ar formām, kad mēs programmējam. Kreisajā pusē ir pilnīgi normālā angļu valodā kaut kas sarakstīts, labajā pusē, kā to var mainīt. Tad redzam, šeit ir foršās lietas, piemēram, font, te krāsas, tad visu jūs varat mainīt, gan izmērus, gan uzvadību un tā tālāk. Kā pievienot šeit vērtības? Lūk, rindiņa list fill range, kas atbild par apgabalu norādīšanu. Viens mīnus šeit nevar iezīmēt. Jūs nevarat ielikt tekstīti un mēģināt kaut ko iezīmēt, tā diemžēl tā nedarbojās. Tātad, ko vajag izdarīt? Šeit vajag uzrakstīt adresi pašiem. Cerams, ka mākam rakstīt. Tad šīs apgabals ir M1 un līdz M6. Ja? Lūk šādi. Linked cell ir tas pats, kas šeit bija cell link, kur parādīt rezultātu. Tad arī, diemžēl, iezīmēt nevar, ir jāraksta. Nu, paņemsim I6. I6 vienkārši rakstam. Lūk tā. Ja mainot kursora atrašanas vietu, jums šeit paliek tas, ko jūs uzrakstījāt, tas nozīmē, ka Excel jūs ir sapratis un zina, par kādu apgabalu iet runa. Ja? Okay. Šo es laidzam ciet. Kāda vēl ir specifiska iespēja? Šeit ir tāda, kad, ja mēs lietojam ActiveX, mēs darbojamies design mode režīmā. Viņu nevar lietot, viņu var tikai mainīt. Ja es izslēdzu design mode, tad es vairs nevaru mainīt, varu tikai lietot. Tā kā šo pogu paturam prātā. Nu, paskatāmies, lūk, tātad viņš šeit man parādīs kaut ko, nepareiz izdarīt 2000, nu nekas. Tad, ja mēs paņem Jāni, redziet, atšķirībā no pirmās, viņš parāda vērtību. Tā kā šo te var jau lietot bez indeksiem, ja jums vajag dabūt ārā tikai vērtības. Ja, tā, lūk šādi, viņš parāda uzreiz gatavu rezultātu. Plus šī lietiņa tiešām ir labāka, jo jūs varat nomainīt fontu, uztaisīt lielāku. Te pilnīgi nav svarīgi, cik liels būs objekts, teksts tāpat būs maziņš. Šeit jūs visu varat mainīt un visu strādāt. Lūk, tā tas darbojās. Ja? Tātad es jums parādīju, kā darbojas vispār šīs divas podziņas, un arī esmu parādījis, kā strādāt ar properties abiem diviem. Tagad ātriņām paskatīsimies, kādas ir citas iespējas. Nākamā interesantā iespēja ir lūk šīs te list box, kas darbojās līdzīgi kā combo box, vienīgi šeit visas ierakstītās vērtības ir uzreiz redzamas. Tātad input range šādi, list range, piemēram, šīs te. Ok,
Ja? Tad viņi jau ir redzami visi, un jūs, kad izvēlaties, viņš raksta šo te secību. Pēc noklusējuma viņam ir iespēja, ka jūs varat paņemt vairākas izvēles. Bet es, piemēram, nevaru atrast un piespiest strādāt viņu, kad es izvēlos kaut ko vairāk. Ne es, ne pat Google nevar man palīdzēt šajā jautājumā. Jūs varat lietot vairāk izvēles, ja mēs pielietojam šo te variantu, ActiveX listbox. Bet tad vajadzēs programmēt, vajadzēs rakstīt tur 5 līdz 10 rindiņas ar kodiem. Ja? Jo savādāk to nevar apstrādāt. Listbox labi darbojās, ja jums vajag izvēlēties tikai vienu vērtību, ja jau sanāk ar vairākām, tad viņam diemžēl ir problēmas. Paturam to prātā. Nākamā lieta interesantā ir šis checkbox. Ja jums ir jāizvēlās kaut kāds iespējas, ļoti vienkārši, te ir tikai viens cell link, šādi, un viņš darbojas vienkārši vai nu true vai nu false. Ja, tātad var lietot kaut kādu if formuliņu, kura pārbauda, vai te ir izvēlēts, un tad izīt kaut kādu darbību. Ja, tā kā lūk šādi. Jūs varat salikt vairākus rindā un darboties ar viņiem arī. Tad tas strādā checkbox. Viņu nav īpaši lielas jēgas izmantot šo te ActiveX control vērtību, jo šeit viņam ir pietiekami ierobežot darbību iespēja, tā kā pietiek arī ar to. Labas lietas ir šīs divas pogas. Ja jums, piemēram, vajag kaut ko palielināt vai samazināt, pagājušajā gadā jūs to kaut ko esat mācījušies, ideja ir vienkārša, ieliekam kaut kur šeit vērtības un spēj uz augšu uz leju, mums tur viss mainās. Ja? Tātad šeit mēs varam precizēt intervalus, no kura līdz kuram, un tā tas darbojās. Vēl viens tāds skaistāks paņēmiens darīt to pašu ir izmantot scrollbar. Arī ļoti skaista, interesanta lietiņa. Lūk, zīmējam jebkādā garumā, format control, arī ir cell link, arī ir intervāli, arī ir solis, viss tā tālāk. Bet skatāmies, kas notiek, te es lūk šādi palielinu vērtības, mēģinot ar scrollu kaut kā piespēlēt. Izskatās vienkārši skaistāk. Ja? Tāpēc varat arī šādu palietot. Nu un pats pēdējais, ko es jums gribētu parādīt, ir šīs te option button. Ideja te ir vēl vienkāršāk, ja jums ir sevi izslēdzoši varianti. Ja, tā 3, no kura var tikai vienu paņemt. Tad jūs saliekat viņu 3 kopā, šādi. Un, ja jums ir vienā lapā 3 option buttons, tad jūs varat tikai vienu noformatēt, salikt, ka cell linki, piemēram, šeit. Okay. Un Excel pats sapratīs, ka visi pārējie attiecās uz to pašu šūnu un skaties, kas notiek. Ja es izvēlos pirmo, viņš pasaka, ka tas ir 1, paņem otru, viņš izslēdz pirmo un pasaka, ka tas ir 2, un tā tālāk. Tad viņi savā starpā ir saistīti, un jebkurā gadījumā jūs izvēlaties tikai vienu variantu. Un te atkal tātad ir if iespēja, ar kuru jūs varat strādāt. Ja, tā kā, lūk, arī ir šāds variants, kā darboties, vai arī te jūs varat lietot to pašu indeks funkciju. Ja, tātad uzrakstīt kaut ko tādu indeks, atkal ir šīs apgabals no šīs vērtības. Ja. Lūk, variants būs šāds, kad es izvēlos Jāni, Baibu vai Annu, tas pilnīgi normāli strādā. Tad vai nu if, vai nu indeks. Vēl ir daudzas interesantas Excel funkcijas, kuras var lietot ar option button, piemēram, funkcija choose, kur arī balstīt uz jūsu izvēli, dara dažādas lietiņas. Tā kā varianti ir daudz. Lūk, tātad visas tās podziņas. Jūs redzat, ka viņam darbības princips visiem ir gandrīz vienāds. Ja mēs izmantojam vienkārši form control, tad mēs visu varam formatēt caur labo pēles taustiņu format control. Ja mēs izmantojam šo te ActiveX, tad mums ir jālieto properties logs un te visu ir jālasa. Ja? Tātad vienkārši šeit mēs varam mainīt šos te apgabalus ar izējas datiem un izvēles rezultātiem. Tālāk var kaut ko arī pieprogrammēt klāt, kaut kādu ideālu uzvedību, katrs savējo. Ja, tad jūs varat izvēlēties, ko jūs gribat, lietojot, kā jums patīk. Lūk, šāda lieta.